Kas sauc uz šitā te detaļa pie ieroča? Ja mēs varam no printera tā paņemt un izdrukat uz... Miks Marcele? Nē. Čau, Maksim! Šodien tu esi iekārtojies mazliet ērtāk un skaidrs, ka mums gribās kaut ko zināt specifiskāk un interesantāk par tavu darbu ikdienu un kā tevi gājis šī laikā. Īs pirms intervijas mēs tev pateicām, kādi jautājumi būs, bet mēs tev baigi daudz laika nedavām, lai sagatavotos. Sāksim ar pirmo jautājumu. Davai. Kādiem neparastiem un trakiem projektiem tu esi izmantojis lielformāta druku? Te mēdz būt garš stāsts pa lielam godīgi. Tā kā lielformāta druka ir ļoti plašas iespējas. Mums blakus stāv tās printers, uz kuru mēs te visi varam izdrukāt. Un kas man ienāca prātā, tas bija diezgan interesants izaicinājums priekš hokeja līgas. Mēs drukājam, piemēram, uz ripam. Kāpēc ne? Specifiska lieta. Bija projekts, kad mēs drukājam uz plikiem prezervatīva iepakojumiem, arī tīri individuāli. Un tad daudz. Reāli daudz. Iespējas praktiski nav ierobežotas. Drukat var visu kaut ko uz visu kaut kā. Tā, nākamais jautājums ir, kādas ir bijušas kaut kādas tehniskās likstas vai kaut kāds jautrs starpgadījums, kas tev ir gadījies sniedzot lielformāta drukas pakalpojumu? Jā, arī man ienāca prātā viens tāds interesants pasūtījums, kas mums bija, un mēs sajaucam mūsu klienta nosaukumus. Viņi bija ļoti līdzīgi, tur mainās viena burtu. Zini, kā reklāmas industrija diezgan daudz kas izmanto vārdu print. Un tur bija viena kompānija ar pamātu print un otra kompānija ar pamātu print. Mēs sajaucam tos nosaukumus, izdrukājam, nosūtījām galu uz nepareizu adresi, bet tā mums paveicas, ka mēs atradām vienu no labākajiem sadarbības partneriem. Tas nav mūsu ikdiena jaukt kaut ko, bet mēs esam gatavi jebkuram izaicinājumu. Trešais jautājums tāds, interesants. Ja tavs printeris varētu runāt, kā tu domā, ko viņš tev teiktu? Es ceru, ka mēs ar to printeru uz tu. Un diez vai viņš man pateica, beidz, es gribu apstāties. Es domāju, ka viņš atverti var man pateikt par to, ka esmu gatavs kaut kādam jaunam izaicinājumam. Davai vēl kaut ko pamēģinājam. Moška sanāca, moška nesanāca. Vai arī beidz mani. Vai arī beidz mani lietot. Kā tu domā, kāda ir tava superspēja vai tava printera superspēja drukas pasaulē, kur tu vēlies, lai vairāk cilvēku novērtētu? Es domāju, ka par manam superspējām mēs šodien nerunāsim. Tas ir atsevišķs stāsts kaut kur. Es domāju, ka par printeri runājot, es domāju, kas man arī ienāca prātā, tas ir iespēja drukat braiļu šriftu. Zini, kā ir tā sabiedriska misija, kad mēs drukājam un varam palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir problēma ar redzamību, apgūst to dzīve vai to sajūtu pavisam savādāk. Un man ir prieks no tā, ka daži uzņēmēji arī parakstās zem tā. Viņi jau gatavi likt norāžu sistēmas, tabuliņas, nosaukumus, stāva numurus tur, kur viņi pagaidām nav. Tā kā drukājot to braiļu šriftu, mēs palūdzam dzīve sakārtot daudz labāk tiem cilvēkam, kuri. Tā, priekšpēdējais jautājums. Kāds ir visneparastākais pieprasījums pēc lielformāta drukas pakalpojumu, ko tu esi saņēmis, un vai tu tam piekriti? Jā, izaicinājumi bija dažādi. Vienreiz atnāca cilvēks ar kaut kādu ļoti antikvāru lietu. Zini, ka tas ir tāda paveicas vai nepaveicas, toreiz mēs atteicām. Tāpēc, ka tā vērtība, tā ir lieta, kuru viņš prasa apdrukāt, bija nenormāli liela. Bet bija arī gadījums, kad mums viens no tādiem slaveniem Latvijas sportistiem, kurš nodarbojas ar biatlonu, atnes savu ierīci. Un ar tādu domu, ka vai nevaram mēs izdrukat uz šito te daļu, kas ir pie pleca, izkrīt vienkārši šitās vārds, koka detaļa, ot te. Mēs tā padomājam, kāpēc ne, un paveicas. Zini, kā tādi izaicinājumi, viņi ne jau tik bieži, bet ir. Un jautājums, vai tu esi gatavs vai ne pieņemt tādu izaicinājumu. Mēs pieņēmam.
Tā, Maksim, pēdējais jautājums. Ja tu varētu izdrukāt kaut ko tādu, kas iedvesmotu pasauli, kas tas būtu? Nu, tas ir, varam atgriezties pie tā jautājuma par manām superspējām. Tā kā, ja mēs varam drukt naudu, bet tas būs zīģi pavisam savādāk pie krimināla lietām kaut kādam vai pie krimināla ziņam, tad es labprāt drukāšu uzreiz naudas. Priekš kam man te visi starpnieki, plakāti, banneri, bukleti un tā tālāk. Vai parfumēm.